Un bijušais Supernovas spēlētājs Arturs Marčuks. Atceramies, pagājušajā sezonā, sezonas otrajā pusē diezgan jaudīgs nogrieznis bija Marčukam šeit, kurš guva vārtus iepriekšējā mačā pret FK Tukums 2000. Tur pielaboja viņš Grikova sitienu. Kaut gan šķita dinamikā, ka varbūt pat izvairījās no bumbas Kadmanis, bet ne, viņam vārtu gūmas pirmais šajā sezonā, bet arī vienlaicīgi neliels pirksta lūzums, tāpēc arī Kadmanis šodien ārpus pieteikuma, viņa vietā Agris Glaudāns. Tāds īsāks sastāvs ir kļuvis Supernova komandai pēc vasaras transferu loga vēršanās vaļā. Iespējams, vēlāk būs arī kādi pastiprinājumi, papildinājumi. Tomēr Ogreju net tieši pretēji sastāvs diezgan plašs un arī atsevišķus spēlētājus Ziemali, arī Kumakuru varam redzēt tribīnēs un vēl dažus pārstāvjus Ogreju United. Ļoti daudz spēlētāju un arī kā Viktors Mazurs vienā no preses konferencēm atzina, ka nav plāns pagaidām šķirties no spēlētājiem. Ir plāns visus, teiksim tā, pārbaudīt, paskatīties un saprast, ar kuriem būs tad darīšana līdz sezonas futbola vakaru Turnikālna apkaimē Jāņa Skredeļa stadionā un arī pie mums TV4 tiešraidē Sporta.com portālā. Bet šeit ir tiešais brīvstiens un ja tu draudīs tiešais brīvstiens. Ivulāns sit un pa stabu trāpa Markus Ivulāns. Brīdī, kad vēl mūris nav uzbūvēts un vārtsargs nav gatavs, vārtsargs bija gatavs, bet trāpīja vairāk arī pa ārpusi no Ikas. Standarta situācija ir vairāk. Izsit bumbu projām. Vēl viena piespēle. Nomet ar galu Glaudāns. Ošs. Sambā. Sitiens un stops! Samatē Bambā. Šis futbolists trāpīja pa vārtu stabu un apmainās ar vārtu stabiem komandas. Atceramies Miķļa Rubaņa likumu tad tieši pret Ogres komandu. Jānostrādā šim likumam, jo pirmajā puslaikā pie 0-0, tas ir tas galvenais nosacījums, lai līdz ar to arī pirmais puslaiks ir noslēdzies, arī viss kārtībā. Tur kāds sadursmes Evelonam, jā, tas nebija čudats Evelons, kas ir veikta puslaika pārtraukumā šeit Jāņa Skredeļa stadionā. Ja mēs raugāmies uz statistikas rādītājiem, tad tas 7-4. Sitienu statistika pēc pirmā puslaika, bet neviena sitiena vārtu rāmī nav bijis. Jo trāpījums pa vārtu stabu neskaitās kā sitiens vārtu mērķī, vārtu rāmī. Tādēļ arī uzreiz neļāva izpildīt šo tiešo brīvstienu. Tagad viss ir atbilstoši un no gaisa sitiens un atvēra Veisbuks. Dāvis Viljams Veisbuks, pirmais atvarības šajā mačā. Momentu dabūja tieši tā, Kristera sitiens. Centrējums savos vārtu priekšu, izsista bumba, bet otro bumbu savāc šeit ogrēnieši. Vēl viena iespēle Čudārs no gaisa, piespēle rikošets un vārti! Būs jautājums par aizmuguri, bet Kristers Čudārs atkal un atkal atrod kādu laimīgu rikošetu sodlaukumā un atrod. Vēbrāls mums arī tāds labs parādījušās tagad mača gaitā. Brīd bezveiši, tagad jau uzpūš, un tad centrējums un sitiens ar galvu. Noķer bumbu Veisbuks pēc mēģina bumbas nogādāt, bet Ogreju United ir tā komanda, kura vēl kopš pagājušās sezonas, kopš nākamās līgas māk kompaktā aizsargāties un arī aizskriet. Kalniņš tieši der šiem funkcijām, un tomēr nesnāk sitiens Markusam Kalniņam. Centrējums uz tuvo stabu, sitiens bloķēts. Pret zemi arī sanāk ar galu uzsist un bloķē šo bumbu Mārcis Ošs. Markus Kalniņš tur vairāk ārā paliek. Te centrējums uz tvartu priekšu un bumbu ir vārtos ar galu precīzi. Iekšā raida Aleksejs Kudeļkins bumbu. Viņam gan šos vārdus neatņems Aleksejs Kudeļkins 2-0 79. minūtē. Ogreju United tūs savai otrajā uzvarēja vēsturē izbraukt no mačos un trešajā kopā. Šeit arī redzat tribīnēs, ka ir atbalsts, ir arī Ogreju United futbolistiem. Ogrēnieši Jelgavu izbraukumā, turpat varēja trešos īsist. Beigās bija pretuzbrukumā laba situācija un tagad Kalniņam situācija. Kalniņš sitiens, pa stabu trāpā Markus Kalniņš. Cerībā uz tālu autu, bet atkārtojumā redzam. Trešais vārtu stabs šodienas mačā.
2-1 šajā rādītājā arī Ogrei nakti izvirzās vadībā. Vārtos tāpat neiekļuvā. Fernandes iekšā sodlaukumā piespēl gar vārtiem uz tālu stāpu sītiens, atvera Veisboks. Marčuks sita šoreiz pa vārtiem. 1. jūnijā Daugavpils rindās. Toreiz BFC zaudēja 1-4. Pēc stūra sitiena otrā puslaika sākumā Iestaku Deļkins. Kamēr šeit Ošs iesiet ar galvu līdeciņā. Skaistā lēcienā Mārķis Ošs ar savu 6. sitienu mačā. Tomēr atgriež Intriga kompensācijas laikā un nebūs sausais zaudējums Supernova. Nebūs arī sausās spēles Nikitam Parfjonovam 1-2. Smailis uzbrucējs Mārķis Ošs ir precīzs. Un šeit arī Dāvis Veigrīgi ar slaukuma malā. Gatavs Mārķis Ošs kaut kur aizsūtīt projām. Es ko te vēl var pateikt. Šeit emocijas atkal uzjundīja un Veigrīgas. Un šeit uz priekšu sit ogrenieši. Un tas ir arī viss. Ogre United atkal izcīna uzvaru jau 3. 5 spēlēs un atgriežas vēl.